Republikāņi Amerikas Savienotajās valstīs paziņoja, ka viņi praktiski ir samierinājušies ar to, ka viņiem neizdosies uzvarēt ASV Kongresa starpvēlēšanās novembrī. Un tas viss ir Donalda Trumpa rīcības dēļ. Gada inflācija ir strauji pieaugusi gandrīz līdz 3 gadu augstākajam līmenim. Amerikāņi arvien sliktāk izturas pret republikāņiem Kongresā, pret to, kā prezidents Donalds Trumps tiek galā ar inflāciju un arvien negatīvāk vērtē karu ar Irānu. Bet Trumpa reitingi, atbalsta reitingi vairākās aptaujās ir nokrituši līdz zemākajam līmenim viņa otrā termiņa laikā. Un galvenais Baltā nama vēstījums, ka situācija jebkurā gadījumā ir labāka nekā bija pie Džo Baidena, vairs gandrīz nestrādā. Un tagad vairāk aptaujas patiešām parādīja, ka arvien vairāk amerikāņu ir neapmierināti ar ASV prezidenta Donalda Trumpa rīcību uz kara ar Irānu un cenu kāpumu fona. Donalda Trumpa politikas neatbalsta līmenis sasniedza rekorda augstu 62%. Un šajā laikā ASV finanšu ministrs Skots Bessons atzīst, ka energoresursu cenu kritums, ja Dievs dos, sāksies līdz šī gada beigām. Taču, kā saka Skots Bessons, cerēt uz atgriešanos pie pirmskara benzīna cenām vispār nav vērts. Mani sauc Aleksejs Pečijs un aicinu jūs kopā apspriest šo tēmu. Bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un uzdodiet jebkuru jautājumu. Комментарии под этим видео. Abonējiet manu Telegram kanālu Pečijs News, saite uz to ir šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas, tiklīdz tās saņemam. Tātad aģentūra MSNAU aptaujāja republikāņu senators un kongresmeņus gatavojoties vēlēšanām un dzirdēja kaut ko šokējošu. Republikāņi jau gandrīz ir samierinājušies ar to, ka šī gada vēlēšanās viņi visticamāk zaudēs. Kā raksta aģentūra, gada inflācija ir pieaugusi līdz 3 gadu augstākajam līmenim. Amerikāņi arvien sliktāk izturas pret republikāņiem kongresā, jo viņi nekāda nepretojas Trumpa rīcībai, bet tikai apmierina viņa vēlmes. Amerikāņi negatīvi izturās pret Trumpa karu pret Irānu, bet vēl vairāk pret inflācijas jautājumu. Un viņa atbalsta reitings vairākās aptaujās ir nokrities līdz zemākajam līmenim. Tālāk es citēšu. Baltā nama vēstījums, ka situācija joprojām ir labāka nekā bija pie Džo Baidena, gandrīz vairs nestrādā. No pirmā acu uzmetiena tas ļoti atgādina uzvarošu vēstījumu kampaņai. Aizsardzība, kas vērsta uz pagātni, brīdī, kad vēlētāji uzdod jautājumus par nākotni. Par cenām pārtikas veikalos, degvielas uzpildes stacijās un karu bez acīm redzamām beigām, un pat privāti daži Trumpa palīgi to atzīst. Tagad noskaņojums ir tāds. Mēs saprotam, ka starpvēlēšanās mēs jau esam nolemti, sacīja Baltā nama amatpersona aģentūrai MSNAU. Lai saprastu šīs pesimistiskās noskaņas, ir jāskatās uz sausajiem skaitļiem un rādītājiem. Pirmo reizi kopš 2010. gada vēlētājs saka, ka vairāk uzticas demokrātiem nekā republikāņiem ekonomikas jautājumos. Un tagad uzmanību. Saskaņā ar nesenu republikāņu televīzijas kanālu Fox News aptauju 52% uzticas demokrātiem un 48% republikāņiem. Es uzsveru. Tā ir republikāņu aptauja. Republikāņi galvenokārt ir pasliktinājuši savas prognozes atlikušajai šī gada daļai. Enerģētikas analītiķi brīdina, ka naftas cenas varētu pieaugt vēl vairāk. Un Moody's recesijas modelis tagad vērtē recesijas iespējamību ASV nākamo 12 mēnešu laikā kā 50-50. Bet daudz interesantāk izteicās ASV finanšu ministrs Skots Bessons. Viņš pēkšņi paziņoja, ka energoresursu cenas, kas pašlaik strauji pieaug tuvo austrumu kara dēļ, būtu jāsamazinās, bet ne tagad, bet labākajā gadījumā gada beigās. Pēc viņa teiktā, naftas cenas pēc šī konflikta beigām būs ievērojami zemākas, bet ne uzreiz. Un jo ilgāk šis karš turpināsies, saka Bessons, jo ilgāk tirgum būs jāatkopjas. Taču jau tagad ir acīm redzams, ka stadvēlēšanās uz kongresu republikāņu partija ieiet ar augstām benzīna cenām. Un tas vēsturiski vienmēr ir ietekmējis vēlētāju noskaņojumu ASV. Tomēr lūk, ko raksta MSNAU. Baltajā namā aicina nenovērtēt republikāņus par zemu. Ja 2024 gads kaut ko ir parādījis, kā viņi tur saka, tad tas ir tas, ka politiskā situācija var krasi mainīties dažu nedēļu laikā. Ziņas ātri mainās un vēlētājiem ir īsa atmiņa. Pēc viena no amatpersona teiktā, iekšējās aptaujas Baltajā namā neizskatās iepriecinoši, ne tik pesimistiski kā publiskās.
Darba vēl ir ļoti daudz, un tas nav noslēpums, bet arī laika pietiek, sacīja šī amatpersona. Tajā pašā laikā republikāņu stratēģu vidū pieaug neapmierinātība. Viņi uzskata, ka prezidents Trumps un viņa komanda pārāk lēni koncentrējas uz galvenajiem jautājumiem. Tā vietā Trumps ir aizņemts ar karu pret Irānu, kā arī ar balles zāles būvniecību Baltijā namā, kas izmaksā $400 miljonus. Что стало все-таки политической проблемой? Tas ir simbols tam, ka tā ir zināma atrautība no vēlētāja reālajām problēmām. Tas nozīmē, ka vēlētājiem pieaug degvielas cenas, pieaug pārtikas cenas, inflācija palielinās. Un Trumps šajā laikā tērē $400 miljonus, lai uzbūvētu balles zāli, kur viņš smalki vakariņos ar viesiem. Tajā pašā laikā arvien vairāk amerikāņu ir neapmierināti ar ASV prezidenta Donalda Trumpa rīcību uz kara ar Irānu un cenu kāpumu fona. Un tagad šī izlaiduma interesantākā daļa. Neusticības līmenis Donalda Trumpa politikai sasniedza 62%. Turklāt tie ir aptauju rezultāti, kurus veica uzreiz 3 mēdīji – Washington Post, ABC News un Ipsos. Tas ir rekords visā Trumpa prezidentūras laikā, ieskaitot arī viņa pirmo termiņu. Kopējais prezidenta apstiprinājuma reitings ir nokrities līdz 37%. Tajā pašā laikā starp neatkarīgajiem vēlētājiem Trumpu atbalsta tikai 25%. Visvairāk reitingi ietekmē ārpolitiku un ekonomiku. ASV karu pret Irānu jau kritizē 66% amerikāņu un tikai 33% to vērtē pozitīvi. Donalda Trumpa ekonomiskos pasākumus atbalsta 34% pilsoņu. Kritums bija 7% punktu uz degvielas cenu kāpuma fona, un, kā teica Besens, degvielas cenu samazinājumu šogad nevajadzētu gaidīt. Attiecīgi arī šeit reitingi kritīsies. Atbalsts prezidenta kursam inflācijas jautājumos samazinājās līdz 27%. Visamākos vērtējumus Trumps saņēma par politiku attiecībā uz dzīves dārdzību. To atbalsta tikai 23% amerikāņi, kamēr 76% neatbalsta. 76% amerikāņi saka, ka Trumpa politika attiecībā uz dzīves dārdzību ir briesmīga. Tā ir negatīva, tā ir slikta. 76%. Un te ir paradoks, jo pat tradicionāli spēcīgā Donalda Trumpa tēma migrācija arī nonāca mīnusos. Šajā jomā pasākums atbalsta 40% amerikāņu, bet 59% ir pretējās domās. Viņi ir pret Trumpa migrācijas politiku. Turklāt amerikāņu vidū pieaug šaubas par Trumpa spēju vispār vadīt valsti. 59% uzskata, ka viņam trūkst garīga asuma. 55% domā, ka viņa fiziskais stāvoklis neļauj efektīvi pildīt prezidenta pienākumus. Vēl 71% pilsoņu uzskata viņu par negodīgu un neusticamu. 67% ir pārliecināti, ka viņš nespēja pieņemt pārdomātus lēmumus. Un 54% raksturo viņu kā vāju līderi. Negatīvus vērtējumus saņēma arī galvenās Trumpa administrācijas amatpersonas, jo īpaši veselības ministrs Roberts Kenedijs, jaunākais FIB direktors Kesh Patels, Pentagona vadītājs Pīts Heksets, viceprezidents Džejs Divens un valsts sekretārs Marks Rubio. Un vienīgais, kurš uzrādīja pozitīvu uzticības bilanci, bija Federālo rezerves sistēmas vadītājs Jeroms Pauwels, ar kuru Trumpam, atgādinu, ir konflikts. Un uz šī fona republikāņi riskē zaudēt savas pozīcijas kongresā. Saskaņā ar aptauju demokrāti jau apsteidz viņus par 5% punktiem pārstāvi palātas vēlēšanās, bet vēlētāju vidū bez skaidrām partijas simpātijām atšķirība ir vēl lielāka – 49 pret 32% par labu demokrātiem. Šeit likšu daudz punkti. Jūsu viedokli un secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Turklāt, ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu vai maksas sponsoru abonementu, izmantojot saites un rekvizītus aprakstā. Būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu. Varat izmantot arī QR kodu, kas redzams jūsu ekrānos. Tas ir vienkāršākais un ērtākais veids, kā atbalstīt YouTube kanālu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Uz redzēšanos visiem!